Varam. Nu, labvakar, meitenes, paldies, ka atnācāt šādā skaistajā dienā, ka mēs šodien parunāsim un gribējās tiešām ātrāk stāstīt un runāt par mūsu jaunajiem produktiem. Nākošais būs B12, bet to jau mēs apmēram zinām un tas tāds parastāks, bet šodien mēs runāsim par jodu un mums ir interesantā un labā formā, jo ir tabletēs. Tas ir īstenībā reti, bet ir reti. Un tad kāpēc mums ir vajadzīgs vispār mūsu jods? Jods ir viens no interesantākiem, es teiktu, fermentiem, es teiktu, metāls, viņš daudz kas ir pats par sevi, bet kāpēc ir vajadzīgs? Jo tas ir viens no mums sievietēm un arī vīriešiem, vispār visai mūsu tautai ir vajadzīgs, lai normalizētu jodu, ir sakarā ar vairogdziedzeri, tātad hormonu sistēmai. Organisms ir nepieciešams noteikt jodu daudzumu. Tad, kad mēs dzersim jodu, varam jau sākt to dzert, darīt, bet laika gaitā mēs tomēr uztaisam kontroli, cik daudz tas ir mūsu organismā. Pierādīts ir to, ka ir visiem, tikpat kā visiem, ir samazināts šis te joda daudzums, ja, un arī bērniem, arī pat zīdaiņiem, ja, tā kā es saku, vismaz sākt kaut ko pamazām dzert, mēs varam jau kaut vai rīt. Bērkam un dzeram, jo vairogdziedzera sistēmas un vairogdziedzera hormons ir jānormalizē, it sevišķi gados, cilvēkiem pēc 60 it sevišķi. Vairogdziedzera hormons regulē vielmaiņu, tātad vielmaiņu normalizāciju pilnīgi visiem, gan attīstībai, gan normalizācijai, gan menopauzei, ja, tātad viss, kas saistīts ar hormoniem, viss tas ir mums jods. Joda trūkums var izraisīt vairogdziedzera palielināšanos un citas arī to saistītas problēmas. Tātad, ja ir par maz jods, tad var būt, piemēram, segmenti palielināti vai kāda daiva nepareizi strādā, ja? Tas arī ir viens no, protams, ir daudz citas varianti, ja? Bet ir viens no, kad jods ir par maz, tad ir šādas te problēmas cilvēkam. Tā kā cilvēka ķermenis neizstrādā jodu pats dabīgā veidā, vienīgais veids, kā iegūt šo elementu, ir noteikti pārtiks produktu lietošanā un uzturā. To vēlāk pastāstīšu, cik daudz un kas kā. Nepietiekams joda daudzums var izraisīt dažādus simptomus, kas var izpausties kā kakla pietūkums, ar grūtniecību saistītas problēmas, svara pieaugums strauši, uztveres grūtības un citas problēmas. Tā kā jods nepieciešams vairogdziedzera hormonu ražošanā, tā deficīts var izpausties kā hipofīze. Ja, tātad vairogdziedzeri, ja ir palielināta hipofīze, tad, kad kontrolējam vairogdziedzeri, ja ir palielināta, ja, tātad pirmām kārtām, tad zinām, ka tas ir jods. Daudz ko runā un daudz ko saka, bet tas ir pats par sevi. Tātad, tad ir kakla pietūkums. Pietūkums kakla priekšpusē ir bieži sastomsts joda deficīta simptoms. Tas izpauž gadījumos, kad vairogdziedzers ir spiests pastiprinātā režīmā ražot vairāk hormonus, jo organismā ir par maz joda. Vairogdziedzers ir mazs tauriņu formas dziedzers kakla priekšpusē, kas izstrādā vairogdziedzera hormonus. Saņemam signālu no vairogdziedzera stimulojošā hormona TSH. Kā jau zināt, šeit vīriešiem ir izteiktāks, mums ir šeit, varam to pauguriņu sev sačamdīt, kā es saku, ja, bet tad, kad, ja ir jods par mazu, tad cilvēkiem ir pirmām kārtām, šeit ir tāda svītra pāri, ja, tā kā domā, ka uzzīmēts, tas ir pirmais simptoms, starp citu, ja, kad ir jods par maz, vai arī tāda bedre, tā kā te būtu sapamps, tāda 2 pirkstu platumā, šeit pa visu pāri kaklam, ja, tad ir arī šī te pārslodze vairogdziedzerim, un viņš nespēja to darboties. Iekšēji ir iekšējie,
iekšējais sapampums, ja, tad viņš tur citreiz balss aiziet ciet, citreiz ātri ļoti nevar norīt, ja maziem bērniem te dubultzods veidojās, starp citu, tas arī viss no vairogdziedzera. Jābūt taisnam kaklam, nedrīkst būt nekas te rasnāks, tievāks, un it sevišķi, ja ir tādas strīpas. Ja? Tā arī var būt, kad ir pa maz jods, ir pēkšņi svara pieaugums. Pēkšņi mēs sākam dūšīgi palikt, ja mums svars pēkšņi strauji, nevis pamazām, nevis tur mēneši, 2, 3, 4 pusgadu laikā, bet 2 nedēļu laikā vai nedēļas laikā man ir augšā pa 15, pa 10 kilogramiem, vismaz tas ir mazākais, ja viņš ļoti strauji uzceļās. Tad arī ir no tā, ka vairogdziedzers nepareizi strādā hormonu vielmaiņu. Tā man bija. Tas sākās menopauze, man segmenti nepareizi strādāja, un es 2 nedēļu laikā no 44. izmēra paliku par 50. vārds, ko 3 reizes. Jā, pati pārbijos, domāju, kas ar mani notiek. Jā, neviens nevarēja paskaidrot. Menopauze, jā, bet katrā ziņā izrādījās, kad tomēr arī man to pierādīja, ka vairogdziedzera segmenti ir tomēr ļoti, ļoti svarīgi. Un tad man arī deva jodu produktus un arī strādāt, normalizēja hormonu sistēmu. Ja, tātad, kad normalizējas, tad viņš pamazām, bet tas ir ilgs process. Mēs dūšīgi ātri paliekam, bet notievēt un normalizēt, tas ir ilgs garš process. Tāpēc mēs sevi mums ir jākoriģē. Ja? It sevišķi, kad hormonu līmenis ir pārāk zems, ka viņš nespēja strādāt, guļot miera stāvoklī, mums maz kalorijas sadedzinās, ja, nespēja organisms pārstrādāt, ja, tāpēc, ka vairogdziedzers par hormonu sistēmu atbild. Ja. Un, ja mēs vēl ēdam treknu barību, ja, vai arī tikai tādu un neēdam tādu daudzveidīgo pārtiku, ja, tad arī vairogdziedzers nespēja to taukus pārstrādāt organismā, un viņš tādu ātri. Tātad, bet jods ir tas, kurš šo te tauku līmeni un tauku pārstrādāšanu vairogdziedzeri normalizēs un mums palīdzēs. Ja? Tātad mēs paši sev varam to noteikt. Tad, kad strauji arī sāk krist mati ārā, tas arī ir, mēs jau esam runājuši kādreiz, ja, par matu izkrišanu, par matu problēmām. Toreiz jau mēs arī runājām, ka vairogdziedzeris arī atbild par to hormonu un zarnu sistēmu. Arī vairogdziedzeris mums atbild par zarnu sistēmu normalizāciju un par uzsūkšanās tauku slāņiem folēkulā un ādā. Un tāpēc arī, ja nepietiek taukslāņi tik daudz cilvēkam, cik ir vajadzīgs, tad arī vairogdziedzers nespēja, dēļ mazā joda, nespēja viņš atkal tur funkcionēt un uzsūkties organismā visas minerālvielas. Viss ir kopā saistīts, ja, it kā liekas, mēs padzersim kaut kādus vitamīnus, ja, bet ja tas jods nav, tad īstenībā, ja viņš ir pamaz, ja, un ja nav, tad vispār tur čau, jā, bet ir tā, ka vajag tomēr viņu drusciņ kaut ko vairāk viņu palietot, jā, un dažādā veidā. Tātad viņš arī, tad, kad vairogdziedzera hormoni normalizēsies, tad arī mati nekritīs ārā, normalizēsies, palīdzēs ātrāk ar visiem mūsu līdzekļiem un vispār cilvēki, kas palīdz matu izkrišanai visādā veidā, ja, bet tas ir ilgs process, ja vairogdziedzera hormoni nepareizi strādā. Tā. Internets mums te negrib. Tad ir, kad ir cilvēkiem ir ļoti sausa un zvīņaina āda. Tad arī ir viens no, kad ir jods par maz, un tas ir arī pierādīts, kad arī tas ir vispirms, starp citu, jāskatās, vai ir jods normāli. Ja, it sevišķi, ja ir zvīņaini. Sausāda vēl var būt visādi vitamīnu trūkums, protams, un C vitamīnu un visādi pārējie mikroelementi, ja, bet jods ir tad, kad zvīņaina āda.
Pie psoriāzes arī jodu, un jo pie psoriāzes normalizēt vajag vairogdziedzeri. Vienalga kādā veidā vairogdziedzeris, kaut arī jods ir normā, pieņemsim, pārbaudot, jā, bet vairogdziedzeru sistēmai ir vajadzīgs palīdzēt šo te ādas attīrīšanu un ādas sabalansēšanu, lai dotu atkal mikrovielas tādas, lai būtu ādas normalizācija. Tad, kad ķermenis ļoti svīst, tad arī cilvēkiem ir ātri izdalās no organismā sviedru dziedzera pārpilnībā strādā. Ja? Tad arī rodās sausa āda. Ja? Ir jāsvīst, jo tie ir toksīni, kas mums izdalās. Ja? Ir limfas attece ir arī svīšanai, ja? Ir arī mums ir jāsvīst, ja? Bet ja hormonu līmenis ir paaugstināts, ka pietrūkst jods un kāda cita mikroelementi vairogdziedzerim, tad tā svīšana mums nav. Ļoti, ļoti maza svīšana ir. Un tad var zināt kad ir tomēr ir vajadzīgs pamēģināt šo te jodu, un mēs papilinam, iedzeram, ja, un mēs uzlabojās, un automātiski viss tas arī palīdz. Ja? Tātad pie šīm te pamatkaitēm ir mums tomēr ir šī te normalizācijas, vairogdziedzeru normalizācija. Ja? Tad tas ir tad, kad pietrūkst. Ja? Tālāk mums Guntiņš pied. Jā, mēs tā tandēmā. Kad ir cilvēkam pastiprināta salšana. Cilvēks, viņam ir visur vienalga kaut karsts laiks, bet viņam ir augsti. Ja? Tas arī nozīmē to, ka vairogdziedzeru hormoni nekontrolē un nevar vielmaiņas ātrumu normalizēt. Ja? Tad mums un šis te hormonu līmenis ir zems. Ja? Tad mums ir augsti. Vienalga, kurā vietā, ziemā ir pats par sevi, ja vēl augstāk, bet arī vasarā karstā laikā, šādā laikā cilvēkam ir augsti. Ceļgala augsti, potītes augstas, elkoņa augsti, paši, šie te fragmenti ir tie, kas pasaka, kad viņam tiešām šis te vairogdziedzeris ir pārslodzē, palēnināti strādā, viņš nespēja strādāt un necirkulē vielmaiņa. Ja? Līdz ar to asinsrite pazeminās, un līdz ar to mums ir šāds te simptoms, kā ir salšana. Ja? Piemēram, cilvēkiem, kam ir mazasinības, ja? Tiem ir automātiski joda deficīts. Ja? Problēmas uztvert var arī uztveršanai un atcerēties, tātad atmiņai. Ar smadzeņu darbību strādā jods, noteikti un 100 punkti pārbaudīts un pierādīts, ja, kad ja joda deficīts ir pamaz bērnam vai pieaugušam vienalga, ja, ir samazinās atmiņa, samazinās, ka nevar atcerēties, samazinās, kad ir grūti mācīties tiem bērniem, jo arī šī te vairogdziedzera funkcija atbild par sfinkteru, ja, kurš ir mazā labās pusītes smadzeņu aplodē, kurš strādā un atbild par atmiņu, kas atbild par domāšanu, ja, bet tas ir saistīts ar vairogdziedzeru hormoniem. Ja, tātad, un bērniem tie, kas atpaliek domāšanā, tie, kas atpaliek, nespēja līdztikt skolā, ja, vai bērniem, kuriem ar smadzenēm problēma, ja, kam ir šādi šobrīd ļoti daudz bērni, ja, tad tas ir arī joda deficīts, kurš nav grūtnieču laikā, kad nesājuši bērni, viņi nav dzēruši jodu produktu. Tātad dzels un jods ir tas, kurš ir arī jādzer grūtnieciem jau no pirmās dienas. Jo nervu sistēma un smadzeņu sistēma attīstās bērnam pirmajos 3 mēnešos, pirmajās trimestrī. Ja? Nervu sistēma sevišķi ir 3. mēnesī. Ja? Un ja tur būs par maz kaut kas, it sevišķi jods un dzels,
ja? Tad atpaliek bērni un viņš nevar attīstīties tālāk tā, kā vajag, jo viņam ir jānoformējās tam bērnam tieši šajā 3. mēnesī šīs te nervu šūnas, smadzeņu šūnas, ja? Bet ja viņš ir par maz, tad nekā. Tāpēc arī grūtniecēm ir obligāti ir jālieto it sevišķi tagad, un tas ir pierādīts, kad ir jālieto jods. Tas tātad... Ja ir par maz jods, tad arī pierādīts to, ka smadzenēs neveidojas sinapses starp neironiem, un cilvēkiem nav IQ, neattīstās tāds, tas varētu būt ar lielāku intelektu potenciālu. Tātad nav sapņošanas, nav domāšanas, kā es saku, bērni paliek kā zombīši. Atvainojiet par izteicienu, bet tas tā ir, ja? Jo arī joda un vairodziegdzera attīstība bērniem šobrīd arī ir ļoti, ļoti zemā stāvoklī. Ceļš Latvijā, citu meklē materiālus, un tas ir pierādīts. Ja? Kad ar smadzeņu problēmām bērni piedzimst, jau mūsu Latvijā ir 2000. Bet iedomājieties, ka tas ir tikai ar šo te smadzeņu neattīstību līdz galam, ja, kā es saku tur, ja, ar šiem neironiem. Ja, ir tie, kas ir reģistrēti, bet vēl ir 2 tik, kas vēl nav reģistrēti. Ja, ir tāda statistika. Tā kā ar tiem bērniem, nu tā ir kā ir. Ja, bet arī pieaugušajiem ir vajadzīgs tas intelekts. Pieaugušajiem vajadzīgs ir pareiza domāšana, dzirdēšana, attīstība, ja? Mēs, protams, arī paši kaut kā degradējamies arī ar visiem internetiem un ar visu, kas mums šobrīd pasaulē notiek, bet ja mums pietiktu organismā un smadzenēs noteikti daudzumu viss tas, kam ir jābūt, arī jods viens no tiem, mums nevarētu ietekmēt neviens, jo mēs savādāk domātu. Ja? Mēs savādāk uztvērtu informāciju. Mēs nepadotos. Ja? Mēs saprastu, ko mums runā. Bet, diemžēl, tas tā nav. Un tas, diemžēl, ir izdarīts tā, ka tam tā jānotiek. Ja? Pasaules veselības organizācija nosaka vidējo dienas nepieciešamu pēc joda zīdaiņiem un bērniem līdz 5 gadu vecumu. Tātad 90 mikrogrami ir bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadi ir 120, tas ir dienā, nevis mēnesī vai gadā. Tas ir dienā, ir jāsaņem. Pusauģiem un pieaugušajiem 150 mg. Pusauģiem it sevišķi. Jā, tātad no 11 gadu vecuma, kā mums ir atļauts pieaugušo devu, no 11 gadu vecuma ir jādod jods. Ja, jo tam ir jābūt tik daudz organismā. Tāpat kā kalcija daudzums, cik mēs esam runājuši, cik daudz ir jābūt dienā bērniem un pieaugušajiem, tāpat arī jods. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja, mūsu bagātinātais ir ļoti spēcīgs. Mūsu tieši jods ir tā arī ir, kā jau vienmēr mums ir izstrādāts tā, kā lai būtu tik daudz deva, cik ir jābūt cilvēkam dienā. Ja, tātad mums ir 150 mikrogrami, ja, cik ir jābūt organismā pieaugušam. No 11 gadu vecuma. Bērniem no 3 gada vecuma var dot pusīti vai dalīti vai vienalga, cik jāizrēķina sadalām, cik tas ir, kaut vai pa drusciņam, bet mazam bērnam arī ir jādod. Ja? Tātad joda deficīts pasliktina bērnu kognitīvo motorisko attīstību, ja ir jods par maz. Un tas ir pierādīts, kādu sāk dot pareizu jodu, nevis spirtā, nevis tur ar celulozēm un nezinu ar ko, ir jādomā, jālasa, jā, tā kā mūsu nav nekā, mūsu ir izveidots no aļģiem, nevis no brūnaļģiem, jo brūnaļģes satur ļoti metālu, daudz, un jods ir tas, kas piesaista metālu. Jā, tad, kad mēs dzeram
dzeram dzelzi, tā kā mēs dzeram spirulīnu, tad jodu nē. Tad, kad mēs dzeram kalciju, jodu nē. Ja? Vai nu mēs izdarām vienu kursu, vai arī mainām, ja? Izdzeram to, jo kopā nedrīkst, tad viņš neuzsūksies un viņš nebūs pārforsēšana un var vēl būt bērniem ir sevišķi būs pārslodze. Vairogdziedzers vēl vairāk nevar, jo kalcijs neļauj jodam uzsūkties. Ir kā jau saka, ka tas tā nav, bet tas tā ir. Pierādīts ir, ka tas tā ir. Jo viņš jods uzsūc visus metālus. Jods organismā, ja ir metāla kaut kādas daļiņas vai ir kaut kādas piesārņojums organismā ar metāliskām daļām, vai ir par daudz dzels, pieņemsim, organismā, tad jods viņu uzsūks un izdalīs no organismā. Ja? Tā kā viņu kopā nevajadzētu, jo jods to visu uzsūc. Ja, un jods ir pats galvenais, es saku, tā ir nervu sistēma, bērniem motoriskā muskuļu sistēma, mums ir smadzenes, mums ir menopauze, mums ir tad, kad ir problēmas ar muskuļiem, tad, kad ir problēmas ar zarnu pūšanos, vēderu zarnu problēma. Ja, tad tā arī ir viens no tiem, kas daudz šīs te pakāpītes, kuras jodu dzerot, mēs varam palīdzēt. Tāpat arī pie insultiem, starp citu, jods palīdz normalizēt šo te asins atteci. Ja palīdz ātrāk tikt uz kājām, tad jā, vairogdziedzers, viss ir saistīts ar vairogdziedzeri. Visu hormonālai. Jods normalizēs sievietes un vīriešus. Ja normalizē vairogdziedzeru sistēmu, tad viss normalizējas. Ja? Arī pārējot uz vienu pusi vai uz otru pusi, kā šobrīd, diemžēl, ir tas ļoti, ļoti izplatīts, ja, bet, ja normalizēs, tas viss ir saistīts ar vairogdziedzeru un viss saistīts ar hormonu sistēmu. Un jods ir tas, kas palīdzēs pareizi, kad jods ir pamaz, tad tā vairogdziedzeru sistēma, viņa palīdz normalizēt un visus šos te problemātiskos un šīs te sistēmas, visas viņš noliek tā kā vajag. Ļoti labs jods ir arī pie saindēšanās. Bet, ja ir joda trūkums, tad ļoti daudz arī sievietēm ir tā, ka ir spontānie aborti no tā, kad nav jods. Jā, jo viņš nespēja apasiņot, nespēja saturēt muskultūru, nespēja, viņš tur pareizi veidoties, un līdz ar to tur ir šie te spontānie aborti, un ļoti daudz sievietēm arī nepaliek stāvoklī, ja nav joda. Tas jau nenozīmē, ka tur nezinu, kādi tur mīnusiem jābūt, jā, bet jābūt normā tādā, kā jābūt. Un grūtniecēm tad ir sevišķi vēl vairāk, ja, jo pašu vajag pabarot, un vēl bērniņu, kas attīstās, tā tad vēl vairāk. Ja? Un arī ir pierādīts, tā kā šeit man ir rakstīts, kad ir pierādīts, ka ja jods trūks, tad bērns neattīstās un bērns nonāvējās jau un jau tur iekšā jau dzemdē viņš nomirst. No dzels un joda trūkuma organismā. Tiem, kam ir ļoti lielas mazasinības, tiem arī tā meitenēm ir jādomā par dzels un joda dzeršanu vispār pirms tam un vēl visu laiku, visus 9 mēnešus jādzer papildus visu laiku, ja? Lai nebūtu spontāni un lai nebūtu bērnu degradācija, ja? Lai nebūtu bērns tur neattīstītos. Ja? Tas ir arī viens no iemesliem. Vairogdziedzēju hormonu ražošanu var traucēt arī šūnu pārnēsāšanu un attīstību augļu smadzenēs. Tātad var, kā jau es teicu, tagad ar tā arī ir, ja dzimst ļoti daudz tādu, kas neattīstās tās smadzenes. Dēļ tā, kad nepietiek vairogdziedzēju hormoni. Ja, kad viņš pa lēnu strādā, viņš nespēja to darīt. Ja? Un tātad var... trūkst jods, tad arī uz ādas veidojas cietāks un biezāks slānis. Tur tas arī veidojās šī te sausā āda, šīs te plēksnes, ja, šīs te, un arī viens no iemesliem ir arī psoriāzei. Ja,
tur, kur ir sevišķi, kad slāņojās, ja, vai lielie dermatīti, dziļie dermatīti, kad, kā es saku, tad, kad āda plaisā, tad, kad viņi ļoti, ļoti sausa, tad, kad viņi veidojās tādas, biezas, sevišķi uz elkoņiem, uz papēžiem, ja, tad arī, ja pēkšņi tas notiek, tad vajag aizdomāties par to, ka varētu būt, ka vairogdziedas nepareizi strādā un jods ir pa maz. Viņš nespēja to darīt, ja. Es it kā visu laiku maļu vienu to pašu, bet gribās, lai jūs to saprastu, ja, kas ir galvenais, kad jods nav. Tātad, ja ir par maz, un mums visiem ir par maz, ja, jo mēs nēdam, un arī nevaram apēst tik daudz, cik ir vajadzīgs, ja, jo viņš ir tikai dabūnams iekšā apēdot. Ja, un tātad jods, ja būs normāli, tad arī normalizāsies vielmaiņa. Tagad gribu parunāt par to, ejam tālāk, bet par to, ko ir jāēd un kā, cik daudz ir tas, un protams, tas viss ir ar pārtiku. Bet kā jau zinat kad mēs nevaram viņu apēst pirmām kārtām tik daudz, otrām kārtām mums nav vairs zivis, normālas, attīrītas, tīras zivis, kuras nav ar metāliem pilna, kuras nav ar tārpiem pilnas, kuras nav, nevar pat pārstrādājot, jo arī nebūs jods tajā zivī, ja mēs viņu šausmīgi pārstrādāsim, tur tagad vārīsim un nezinu ko, ja, tad arī nav, mums ir jāēd sautētas zivis, bet sautētas zivis mēs nevaram apēst, tāpēc, ka viņas ir visas piesārņotas, ja. Un tāpēc arī ir tas, kad viņš ir jādzer iekšā. Ja? Tātad, tad, kad ir arī, kad joda deficīts ir, pa maz ir deficīts, ja, tad arī rodās muskuļu svājums, tad arī, sevišķi vecākiem cilvēkiem, ja ir jods par mazu, tad arī muskultūras sāp, nevar paiet, ja, tā arī saka, kad muskuļi sāp, ja, tad arī cilvēkiem, kuri arī viens no iemesliem, arī kad veidojas Alzheimers un veidojas smadzeņu problēmas vecākiem cilvēkiem un jaunākiem, arī dēļ tā, kad nav šī te joda, ja. Jo agrāk mēs ēdām zivis daudz, mēs ēdām gaļu daudz, viņi jāēd, ir it kā jārīt dēļ tā joda, bet, kā jūs saku, šobrīd mēs to nevaram izdarīt. Tātad, kā jūs teicu, cik daudz katram ir vajadzīgs, grūtniecei, piemēram, zīdīšanas arī tad, kad baro bērnu, ja, tad arī ir jābūt joda daudzums organismā, un tad ir visvairāk. Gan nēsājot, gan barojot, 250 microgrami. Jā, tātad pusotru, gandrīz vai 2 kapsulas dienā vajadzētu, bet mums ir tabletes, jā, tātad tabletes dienā ir grūtniecei un barojošām mātēm. Jo gan arī ir, tas nekas, kad ir pienā jods un dodās bērnam, bet tā kā, ja mamma ir par maz, tad viņa tāpat nevar iedot tik daudz bērnam attīstībai, cik ir vajadzīgs. Tad viņiem dod papildus visādus maisiņus, bet tas būs sintētiski, labāk lietot pašai. Un tad caur pienu dod bērnam attīsta un arī rahīts, starp citu, ir arī joda mazums. Ja? Ne tikai kalcijs, ne tikai D vitamīns, ne tikai, bet arī jods, ja ir par maz bērniem rahīti. Tagad arī ir pierādīts, ka bērniem ir rahīti. Tas it kā ir aizmirsts. It kā ir par to nerunā, ja, ka bērniem ir piedzimst ar šādām te problēmām, bet tas ir arī viens no, kad nav šī te joda. Pētījumā, kurā izmantoja jodu saturošu jūras zāles, tika konstatēts, ka jods ir spēcīgāks par 5 fluorocolu un ķīmijterapijas līdzekli. Ja, tad tā arī kā mēs, viņi ir izveidots no jūras zālēm, no aļģēm, ja, kopā salikts gan. Tur ir, protams, arī, kā jau zinat, mums ir jaunā tehnoloģija, kuru viņi mums attīra visu no metāliem, no visām liekām būtībām.
nav celuloza, nav cukurs klāt, nav nekādas citas vielas, viss ir sakārtots, lai būtu tikai tīrs produkts. Un mūsu tablete šķīst ūdenī. Protams, ir jādzer virsū, kā jau vienmēr, jā, bet tas, kad viņš ir daudz spēcīgāks nekā citi, kas ir aptiekā. Aptiekā arī ir dabūnams tabletes, ja, kur šķīst ūdenī, bet tur ir papētīju, tur ir pirmām kārtām it kā vairāk tabletes nekā mums, bet tai pašā laikā tur ir visādi piemaisījumi un nevar mazi bērni. Mums var mazi bērni arī dzert, ja? Tikai mazāku puskapsuliņu vai tabletīti pārdalam vai 1/3 dodam. Arī var tā izdarīt, ja? Tātad, lai nebūtu mums, lai būtu mūsu sieviešu veselība, tāpat arī vīriešu veselība, jo vairogdziedzeris atbild par hormoniem, vairogdziedzeris atbild par visas vielmaiņas sistēmu arī vīriešiem, ja, lai būtu attīstīti, jo no bērns, kas izveidojas sievietes organismā, arī ir atkarīgs no vīrieša organisma, ja, kas ir bijis dalībā, jo ja viņam nepareizi šūnas ir dalījās, ja viņam bija par maz jods, tad arī būs ietekme, māte var to palīdzēt, bet tai pašā laikā arī iespaidojas arī vīriešu veselību un pašiem arī, ja. Tātad mums ir kālija joda forma, tā saucās tableti, ja, tātad mēs lietojam pa vienai tabletei uzdrot daudz ūdens, ja, un dzeram tukšā dūšā, ja, un jods ir, kā redzat, 100%, tātad nav pilnīgi nekādu piemaisījumu, tīrs izveidots jods, un tāpēc viņam ir lielāka iespaidi. Ātrāk darbojās organismā, es pati sev aizvēru ciet. Ja, tātad bērniem līdz 5 gadu vecumam ir vajadzīgi 90 microgrami. Ja? 12 gadu veciem bērniem ir 120 microgrami. Pieaugušajiem, tātad no 12, es teiktu tā, no 12 gadu vecuma mums tas ir, ja? Latvijā ir sevišķi, jo deficīts mums ir visiem. No 150, tātad tableti dienā un vēl vairāk grūtniecei, vairāk zīdīšanas laikā vairāk. Gribu drusku piesaistīties par to, pastāstīt, kur tad mūsu jods ir, kādos ēdienos. Tātad 75 grami ir, piemēram, lasī, 100 microgrami ir butē, 160 microgrami ir mencā, 270 grami zeltītājā asarī, 340 grami ir austerēs, 380 grami ir siļķē. Siļķis vispār vairs nav. Tālāk mums ir jūras kāpostos, ir ļoti daudz joda, ja? Bet ar jūras kāpostiem ir tā, ka tā ir atkal veido skābu vidi. Ja ir organismā skāba vidi, tad jūras kāposti viņi neuzsūksies tas jods. Ja? Tad ir atkal jābalansē mums ar kaut ko, kā vienmēr mūsu skābā vide. Ja? Tad, protams, cilvēkam ir vismaz 10 grami dienā ir jāuzņem. Jā, tātad microgrami. Tātad mēs nevaram, mēs katru dienu neēdīsim ne kāpostus, ne mences, ne austerus. Ja? Un tāpēc arī ir tas, tajos arī ir šis te pastiprinātais jods iekšā, viņš ir īstenībā katrā dārzenē ir drusciņu jods, bet viņš tik daudz gan neuzsūcās, gan arī viņš nevar mums sasniegt šo 150 microgramu dienā, ja, lai mūsu vairogdziedzeris strādā. Gan it sevišķi pusauģiem ir jāpadomā un tomēr ir viņiem jāpasaka un jāizstāsta tas, ja, kad ir vajadzīgs, lai smadzenes attīstītos. Un ļoti ir jāstāsta tiešām jaunām māmiņām, kad lai nebūtu tā, kā ir šobrīd, jo man arī ir
Rados man ir puisītis, kur nebija zināms, viņam sāka parādīties šādi simptomi, smadzeņas attīstības zudums un vispārējais ir tikai pusgada vecumā sākās, jā, labi jau tik ātri no vienas puses, jā, bet izrādījās, ka tomēr ir šis te, tieši arī viņam bija teikts, ka joda mazums un cinka mazums un dzels mazums māmiņai nesājot bija par maz. Ja, un viņš ar tādu deficītu piedzim, un to nevar izārstēt. Var tikai viņus uzlabot, palīdzēt, tikai drusku uzlaboties, ja šīs šūnas neattīstās, ja šīs šūnas bērnam smadzenēs un nervu galos viņas neattīstās tajā vecumā, kurā augot, ja, tad viņš nevar viņus atjaunot. Nevar nervu šūnas atjaunot. Ja? Tāpēc, tiešām tas ir mums superīgs produkts, kuru mēs varam gan paši, gan saviem bērniem un mazbērniem un radiniekiem. Dodot mūsu jodu šiem te slimajiem bērniem vai arī slimiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas, ja, viņiem var uzlaboties vienkārši tas stāvoklis, nevar izārstēt, ja, bet var uzlaboties, lai viņš sāk nomierināties, jo šie bērni ir tie, kas ir agresīvi, kuri vispār nesaprot, ko viņi dara, tā pēkšņi sāk skriet, tā pēkšņi sāk bļaut, tā pēkšņi kaut ko dara, ja, tie ir tādi, tas ir 2000, kur ir reģistrētu tādu bērnu, mums ir Latvijā, nevis pasaulē, bet Latvijā, ja, iedomājieties, ko tas nozīmē, cik maz mūsu jaunatnes saņem mūsu organismu papildināšanu un vispār aizdomājas par to, ja? Tā kā tā, lai mums visiem ir laba veselība un lai mums ir labs mūsu produkts un lai mēs pērkam, kamēr varam un kamēr ir, kā es saku, ja, bet katrā ziņā kā profilaksi paši priekš sevis. Un ja ir tiešām ar vairogdziedzeri problēmas, ja mēs uztaisam sonogrāfijas pašiem sev un citiem, taisam, baudam vairogdziedzerus. Ja ir segmenti, vai nu pamaz, vai nu pa daudz, vai kaut kas nestrādā kā vajag, nav uzreiz jāoperē. Necenšamies uzreiz zem naža likties. Atteikties mēs varam vienmēr. Un padomājam, kad varbūt var tomēr kaut kā sevi saglābt bez tās griešanas. Ja mēs izoperējam, tad mums vairogdziedzers nefunkcionēs tik un tā kā vajag, jo viņam nepietiks spēka. Tur ir trīskārtīgi tad jādod, bet tas arī nebūs rezultāts. Un tad rodās viss cits problēmas, kas ir. Tiem, kam ir, diemžēl, jau ir izdarīts, tie var tikai sev uzlabot, lai ir mierīgāki, lai normalizējas, ja tikai tā. Bet tad, kad tiešām ir mūsu jods ir tiešām izveidots, kurš ļoti ātri var atrisināt vairogdziedzeru problēmas. Un pie menopauzes. Tad, kad pie menopauzes arī jodu noteikti var un vajag lietot, lai normalizējas, jo tad, kad mums sākās menopauze, sevišķi tad, kad sākās menopauze, ja, tad vēl drusciņi ir, tad drusciņi nav, tad mums ir karstumi, tad mums ir tas, un tad mums asinsspiediens lēkā un viskās. Jods ir tas, kas mums palīdzēs normalizēt šos te simptomus, jo par visu to atbild mūsu vairogdziedzers. Un ja it sevišķi, ja ir šīs te kaut kādu segmentu, ja, kaut kādu daivu problēmas, baudam, vienkārši aizem uz sonogrāfiju, tas ir visvienkāršākā. Nav tur nekas sarežģīts, tev uzreiz viss tur parādīsies, nevajag nekur dziļi, ne mazām iet, neko pētīt, ja vienkārši sonogrāfiju, kuru mēs varam jebkuru paprasīt ģimenes ārstim un iziet, baudam. Un, protams, arī analīzes jodu vajag pārbaudīt, cik daudz mums ir pamaz. Ticiet man, tiezi vai ir viss normāli, nav. Kaut drusciņi, bet būs tie, kas jau sevi kārto un sevi jau, kas tur mēs visu laiku, mēs varētu būt tādi labāki, ja jau mēs dienā mūsu produktu lietojam, tad mums tur sabalansējas viss, ja, bet pārējie tie, kas nedara sistemātisko lietošanu, ja, tiem nu ir tā. Un it sevišķi saka pie bērniem un jauniešiem, lai būtu pēc tam
augot, lai būtu tad, kad lieli, ka būs bērni, kad, ja, lai tai pamatā jau būtu viss sakārtots. Jo tas tik ātri nebūs pa vienu dienu vai pa vienu nedēļu, es tagad padzeršu, kā jūs zinat, tas tā nenotiek, ja, bet viņš ātri tiešām jods cels uz augšu. Tā kā tā.